Viens no ļoti svarīgiem Tabita sirds atbalsta virzieniem ir atbalsta sniegšana uzņemošajām ģimenēm. Tas ir ģimenes, kuras savu sirdi un mājas atver bērniņiem, kas palikuši bez vecāka aprūpes. Audžu ģimenes, adoptētāji un aizbildņi. Un tad mēs cenšamies sniegt viņiem visu to atbalstu, lai atvieglotu to ikdienu rūpēs par bērniņiem. To visu mēs varam izdarīt pateicoties atbalstītājiem un brīvprātīgiem, kas ziedo savu laiku, resursus un iespējas. Tas, ko es varu piedāvāt, ir laiks. Tas ir manas profesionālās iemaņas pasākumu organizēšana. Un tas ir tas, ko es piedāvāju Tabitas sirdī kā labdarību. Nav noslēpums, ka bērni mēdz ienākt ļoti pēkšņi un ar visādām vajadzībām. Es esmu ļoti pateicīga Tabitas sirdī par to, ka ir šāda iespēja saņemt laicīgi ваядzīgo palīdzību. Через семью прошло 38 детей, и это были уникальные дети. Каждый со своим характером, каждый со своим даром, который нес не только в себе, но он как-то менял нас. Эта программа дает радости и дает понимание того, что ты немножко делаешь этот мир лучше. Šobrīd es esmu audžu mamma 4 meitenēm, un tas prasa ļoti daudz rūpes. Jebkurā brīdī ir iespēja atbraukt, paskatīties apģērbu. Arī visa pārējā palīdzība, kas ir mazgāšanas līdzekļi, pārtika. Viņu palīdzība ir būtiski uzlabojusi mūsu ikdienas dzīves kvalitāti, jo šeit vienmēr var justies pieņemts, atbalstīts. Pašlaik manā ģimenē ir tikai pusauģi no 11 līdz 17 gadu vecumam. Atbalsts, ko mēs saņemam no Tabitas pārtikas veidā, ir milzīgs atspējas mūsu ģimenei. Tāpat arī kultūras pasākumu, teātri izrādes, koncerti. Gribēju pateikt milzīgu, vienkārši milzīgu paldies Tabitas sirdī par mātes dienas pasākumu, kas bija noorganizēts vienkārši izcili, vecrīgas sirdī. Visas jutām ļoti mīlētas, ļoti svarīgas, un mēs jutām to, cik ļoti ir novērtēts mūsu darbs. Arī tu vari piedalīties šajā brīnišķīgajā darbā un dot kādam bērnam iespēju dzīvot ģimenē. Tas, kā tu to vari darīt, ir ziedojot finanses, lai mēs varētu iegādāties ģimenei nepieciešamo, vai arī apmaksāt mūsu tekošos rēķinus. Vēl variants ir, protams, ziedojot tiešām labus apģērbus un apavus, ziedojot sadzīves ķīmiju, higienas lietas, pārtiku, dažādas aprūpes lietiņas bērniņiem, sākot jau ar pamperiem un beidzot ar mēbelēm, kā arī daudz ko citu. Ja tev ir zināšanas, ar kuriem tu vari dalīties, mēs ļoti priecājamies tās piedāvāt mūsu ģimenēm. Varbūt tavs uzņēmums piedāvā kādus pakalpojumus, vai tu kādu lietu savā uzņēmumā ražo. Mēs labprāt pieņemam jebkāda veida atbalstu, lai sniegtu to tālāk ģimenēm. Ne katrs no mums var uzņemt bērniņu ģimenē, bet katrs no mums var palīdzēt tām ģimenēm, kuras to dara, jo svešu bērni jau nav. Tie visi ir mūsu Latvijas bērni. Es gribu teikt lielu paldies katram no jums, kurš jau iesaistās, un katram, kurš to darīs nākotnē. Bez jums mēs šo darbu nevarētu veikt. Paldies jums!